Grāmata Havota Levavot, autors Rabeinu Bahja. Un tagad ir temats tāds ceļi, kā iepazīt visaugstā gudrību un radību. Autors te sāk tā stāstīt. Pētīt radību, tas ir pienākums, lai saskatītu visaugstā gudrību un pierādītu visaugstā esamību. Tā tad ir tāds svešvārds te no ivrita, le idbanen, iedziļināties radībā, lai saskatītu visaugstā esamību. Kā lai iepazīst radību? Ir jāiedziļinās radības garīgajos aspektos, likumsakarībā, mijiedarbībā, un svarīgi redzēt pasaules garīgos pamatus. Te kādreiz jau iepriekšējās stundās jau tika runāts par to, ka Mošē Rabeinu zināja ne tikai, dabas, fiziskos likumus un uzbūvi, bet viņš redzēja arī garīgās saknes katram objektam, kas ir šajā pasaulē. Garīgajās pasaulēs redzēja šīs garīgās saknes, no kā viss veidojas, no kā viss nāk. Un arī mums pārējiem jāsaskata, jāmācās saskatīt pasaules garīgos pamatus, jo tie pamati ir garīgajās pasaulēs, viss nāk no vienotā visaugstā. Parastajā skolā, kas mums ir bijuši, pamatskolas, vidusskolas, ir dažādas dabas mācības, ir ģeogrāfija, ir bioloģija, botānika, un tā viss ir materiāla mācība. Jo zinātne nekad neaiziet līdz garīgajām pasaulēm, viņi apstājas pie garīgām pasaulēm, jo, ja viņi tālāk nevar izpētīt fiziski šīs pasaules, viņi apstājas pie tām, un garīgās pasaules var izpētīt tikai ar saprātu, un arī ar teorijas palīdzību. Tātad, dabas mācība, ģeogrāfija un tā tālāk, bet vajag garīgos pamatus šim pētīt un saskatīt visaugstā esamību realitātei. No sākuma punkta pasauli radīta ar mērķi, un ir daudz līdzekļu ar daudz sastāvdaļām, un katrai ir mērķis, un tas ir garīgs pamats. Saskatīt katra objekta mērķi, tātad mums arī jāsaskata, kāpēc tas vai cits objekts ir radīts. Kāpēc tā un ne citādi, piemēram, koks. Kokam ir sakne, stumbras, zari, un katram sava funkcija, un viss ir savstarpēji saistīti. Saista kalpošana koka visa funkcijām. Tātad arī pasaulē, tāpat kā koks, vai tad koks bez saknes varētu eksistēt, vai arī bez zariem, piemēram. Tāpat arī viss pasauli, Ir pasaulē daudz objektu, tāpat kā kokam ir daudz zari un saknes, piemēram, un arī tāpat pasaule nevarētu eksistēt, piemēram, bez gaisa, nevarētu šī pasaule eksistēt. Tas tāds viens aspekts ir. Tātad svarīgi saskatīt katra objekta mērķi. Koku, piemēram, teiksim tā, pasaules uztverē, tehnoloģijās viņi izmanto būvmateriāliem, un dažādām malkām, Un tā ir parasta cilvēka saprašana, kāpēc ir, kā saka, piemēram, koks, šis objekts, šis dots pasaulē. Parasta cilvēka saprašana, koks dots malkai un, teiksim, būvmateriāliem, Bet, ja skatās garīgo sakni, tas ir svarīgāk, un pēc tam kā to izmantot. Ir dažādi koki, kā izmantot. Un kādi ir bijuši iemesli, to radīšanai. Tātad ir svarīgi arī to saskatīt, kāpēc tā visaugstais ir devis šos objektus pasaulē. Tātad redzēt pirmais garīgo pasaulē un atdalīt no materiāla. Tātad ir svarīgi arī šo lietu tomēr saskatīt. Vispirms redzi garīgo pasaulē, cilvēks var izpildīt savu misiju. Pasaulē ir scēna, kas aizsedz visaugsto, un šajā pasaulē cilvēks izpilda uzdevumu. Un tāpēc daba ir daudzveidīga, kas aizsedz un viņa aizsedz visaugsto. Un tāpēc svarīgi pētīt katru sīkumu, kā tas saistās ar radīšanu,
pēti arī radījuma īpašības un atrod saistības starp tiem. Visaugstais viss ir atstājis savu rokrakstu nedzīvajā dabā, augos, dzīvniekos, arī cilvēkā. Visaugstais visu salicis pa plauktiem. Un visur mēs redzam visaugstā plānu. Un nekas nav nejauši, bet viss ir plānots. Nu, te varam salīdzināt arī ar kaut kādu, teiksim, rūpnīcu, ja, kur rūpnīca īpašniekam ir bijusi, kā saka, vajadzība, ja tad radusies ideja, un tad ir plāns, un tad ir, ja, kas saka, īstenošana, ja, plāna īstenošana dzīvē. Tāpat arī visaugstais. Salīdz visu pa plauktiem, mēs redzam visaugstā plānu visur. Pasaule tāpat kā māja liecina par radītāju, tātad celtnieks, jā, ar kā jau es te teicu, jā, ir ideja, tad ir projekts, tad ir realizācija. Materiālais un garīgais ir saistīts un uztur viens otru. Nu, piemēram, ideja tā ir tīri garīga, ja tā nav materiāla. Tāpat arī, projekts, ja viņš tiek uzlikts uz papīra, tas jau tāds pusmateriāls, var teikt. Un realizācija dabā, ja māja, teiksim, tā ir tīri materiāli, ja. Tātad mēs jau redzam, ja, šos etapus, ja, kā viss notiek. Materiālais un garīgais ir saistīts viens ar otru un uztur viens otru. Tepat te autors stāsta, ja, kad, ka šo pasauli, šo materiālu mēs saskatām, sajūtām ar šiem saviem maņu orgāniem. Tāpēc mums viņi ir doti arī. Un ir 3 veidi tādi, aspekti gudrībai pasaulē. Pirmkārt, tie ir atklātie pierādījumi, kas pat tādiem, neizglītotiem cilvēkiem, ka tie arī tādus var redzēt un saprast. Šo visaugstā gudrība, teiksim, saules riņķošana, ja, saules gaismu izprast, uguns, kā darbojas gaiss, kā ir ūdens, ja, kā dzīvnieku pasaule eksistē, to visi cilvēki, kas saka, visi var vairāk vai mazāk izprast. Otra lieta ir pieejama tikai sapratīgajiem. Un ja viņi redz radības mērķi, piemēram, nāve, fakts kā tāds. Nāve visai miesai. Arī ved pie mērķa cilvēku. Tātad mēs redzam šo nāvi visur, ja, teiksim, koks nokalst, piemēram, cilvēks nomirst, dzīvnieks nomirst, ja. Un tad vajag iedziļināties, tātad sapratīgs cilvēks iedziļināsies, kas tad pa iemeslu, kāpēc tā? Jo šī nāve, tas ir iemesls domāt par dzīvi. Piemēram, kas būs pēc tam kaut vai tā. Dzīvi dod cilvēkam un cilvēks izpilda mērķi. Un dzīvi atņem pēc tam, tātad vai cilvēks izpilda vai neizpilda, ja, bet viņam noteikts termiņš ir dots un šo dzīvi atņem pēc tam. Bet, teiksim, reliģijos redzēs balvu, lama bā. Nepārkāps visaugstā likums, ja, un izpildīs savu dzīves uzdevumu. Arī tādas lietas, piemēram, kā mitrums un sausums, jā, bija vajadzīgi un papildina viens otru. Tad ir arī dažādas miedarbības pa dabā un pasaulē. Trešā lieta. Ir tādi gudrības veidi, kas no vienas puses ir aizsekti, un no otras atsekti, piemēram, gada laiki. Domājošs cilvēks redz šo cilvēku stāvokli šajos gada laikos, ja, ziema un vasara, piemēram. Nāk pamošanās pavasars. Vasara, ziema nozīmē savākt to, kas sakrājies, piemēram. Piemēram, Toras pētniekiem ziema, kad daba mirusi, tad potenciāli krāj spēkus. Tad daba krāj spēkus, ja, un cilvēks arī. Tāpat cilvēks krāj spēkus, lai pamostos. Ziemā mācās grūtākās traktātas, grūtākās daļas no Toras, un pavasarī ir gudrāks. Tātad ziemā, jo ziemā ir rutīna tāda, ja, teiksim, un tad tāda sistēma tiek parādīta. Piemēram, lapkritis.
Tā tad arī, teiksim, ja lapas paliktu ziemā, vējā un sniegā, tad koki varētu nolūst no sniega. Un koki arī apaļi, ja, lai vējš nenolaustu. Bet skujkoki, skujas kādats un vējš pūš cauri, tātad ir tāda dabas novērojuma tiek dot arī. Tātad viss cilvēks pēta, kāpēc viss ir tā un ne citādi, ja, piemēram. Un gudrs pētnieks no tā visa secinās visaugstā vienotību. Redzot vienu pasaules bildi un kalpos visaugstajam. Un redzēs arī labumu, ko visaugstais devis viņām. Nu, te teiksim, ir dažādi pasākumi, ja, kā saka, kas ir dot cilvēku labā, piemēram, kāzas te, piemēram, ja, kur, nu, tādi gudri cilvēki, ja, un priecējušies kāzās. Nu, bet kāza mērķis, ja, dēļ jaunlaulātājiem, lai tos iepriecinātu, nevis sev pašam būt egoistam, ja, ēst un dzert. Jo šī jaunlaulāto iepriecināšana tā ir primārā. Bet šī ēšana, dzeršana, piemēram, ja, tā ir otršķirīgā. Tāpat šis salīdzinājums tika dots. Tāpēc, ka cilvēks nāk uz pasaules, lai nodarbotos ar dvēseli, teiksim, savu dvēseles attīstību. Bet materiālais tas ir līdzeklis. Un no tā ņem tikai nepieciešamo. Tātad mums viss pasauli dot kā līdzeklis, lai sasniegtu šo mērķi, šo pieslēgšanos visaugstajam ar savu dvēseli. Nu, teiksim, te autors saka, ka nedrīkst pārmērības, ja? Dari labu priekšā lamabā. Tātad, nu, nedrīkst pārmērīgi, ja, teiksim, cilvēks, nu, kā saka, dažādās iekārēs ir kritis, ja, piemēram, nu, teiksim, ēšana, ja, piemēram, cilvēks, kā uzskata, ka tas ir galvenais viņa dzīvē, ja, tādu garšīgi visu taisīt, ēst, un, nu, tas jau nav slikti, bet tas nav mērķis, tas ir tikai līdzeklis. Un arī ar mēru, teiksim, ja cilvēks, teiksim, pārēdīsies regulāri, ja, sāks slimot, nu, un tas arī kā skaitās, ka cilvēks domā, ka ir mērķis šī ēšana, ja. Mēs dzīvojam, lai ēstu, piemēram, un tas arī aplam ir, jo, nu, viss tas tik dots kā līdzeklis, nevis mērķis, gan daba, gan, teiksim, ēdiens, ja, dzēriens, gaiss, teiksim, saules gaisma, tas viss ir līdzeklis, ne mērķis. Nu, te nedaudz pa ateista teikts, ja ateistam nav cerību uz šo nākamo pasauli uz Alamabā, jo no ateisti domā, ja, ka viss ir nejauši radies, ja, kā saka, nekas uz nekādu mērķi neiet. Nu, tas tāds pliekans pasaules uzskats, ja, teiksim, nu, bezmērķīgi dzīve, var teikt, tā cilvēkam ir. Paldies!